Peldēja gulbis, kokā zibens iespēra, aizlidoja viņš tālāk. Haiku pirmā rindiņa vēsta par vienu objektu, otrā par citu, bet trešā saliek abus kopā pārsteidzošā, negaidītā veidā. Nepretendēju uz haiku rakstīšanas lielmeistara statusu, bet domāju, ka šīs paša rakstītās rindiņas tiešā un netik tiešā veidā varētu raksturot mani. Ja tā tīri tehniski skatās, tad dzīvis vēl esmu padomju laikos Jēkabpilī. Mana saulainā bērnība tiešām arī bija saulaina, jo to pavadīja lauku mājās. Skrēju kopā ar sunīti pa pieneņu lauku, peldējos, darīju blēņas un mocīju brāli. Nu tad haiku par bērnību. Brāļa smiekli skan, salāti lido apkārt, mātei pikts vaigs. Skolojos arī turpat uz vietas, Jēkabpils valsts ģimnāzijā. Biju ļoti centīgs un gulbji, proti divnieki manā dienas grāmatā bija ekskluzīvs gadījums. Bet ne jau skolas solis ir tas, kas vispilgtāk palicis atmiņā no šī laika. Kāda diena pie mums skolā ieradās jauna, enerģiska sieviete. Viņa teica, ka tiek organizēts orientēšanās sporta pūciņš. Tā nu jau vairāk kā 10 gadus šis sporta veids ir neatņemama mana dzīves sastāvdaļa. Pabūts ir neskaitāmās sporta nometnēs, sacensībās gan iekš Latvijas, gan citur. Bijuši veiksmīgi un netik veiksmīgi starti. Bet medaļai no pasaules skolēnu čempionāta Beļģijā un aizstabā vienmēr būs īpaša vieta. Līkā priede brīnās, mežā uzlikta prizma. Pazūd siluets. Mežs un daba man vienmēr ir bijuši īpaši. Ne jau tāpēc, ka tagad moderni un stilīgi skaitās būt zaļam, bet tāpēc, ka bioloģija patika un cilvēki apkārt jau paaudzēs ar mežu saistīti. Pietika tik vēl dzirdēt leģendas par jautro studentu dzīvi Jelgavā un bija jau tur, LLU meža fakultātē. Nu tad haiku par Jelgavu. Profesors jautā, kas par vaboli tā tur? Zini? Nezinu. Dzīve Jelgavā zaļa. Pilnai laimēji vēl vajadzēja sievu dabūt. Nesanāca. Bet dabūju videokameru. Vienreiz paturēju to rīku rokās, otroreiz, trešoreiz. Attiecīgi gulbim rodas ideja. Var taču apvienot liederīgo ar patīkamo. To maz darīts. Tad nu devos pie brāļiem Igauņiem filmu zinības gūties. Te nu līdz šim arī esmu palicis. Peldēja gulbis, kokā zibens iespēra, aizlidoja viņš tālāk. Pirmā rindiņa vēsta par vienu objektu, otrā par citu, bet trešā saliek abus kopā pārsteidzošā, negaidītā veidā. Nu, kaut kā tā.